Ideja par jauniešu telpām nāca no pašiem jauniešiem. Strādājot ar viņiem ikdienā, mēs dzirdējām ļoti bieži, ka ne visi var atbraukt uz jauniešu centru, ne visam ir jānotiek pilsētā, un tas lika aizdomāties par to, ka vajag vairāk jauniešu telpas. Mums bija ļoti forša sadarbība ar bibliotekām, un tā mums kopā radās tā ideja, ka biblioteka ir tā vide, kurā jaunieši arī ir, un kāpēc gan neuztaisīt atsevišķu istabu, telpu, stūrīti kādā no bibliotekām, kur jaunieši var netraucēti pavadīt savu brīvo laiku, satikties ar citiem draugiem, uzspēlēt kādu spēli. Kad ideja tapa, startējās arī valsts programmas projekts, kurā mūsu pieteikums tika apstiprināts, un mēs ieguvām arī līdzekļus dažādu inventāru iegādēji. Man vispār tā doma par jauniešu telpām, kas ir ne tikai Jēkab kvartāls, bet vispār Līvānos, bibliotēkās, likās tāda ļoti fascinējoša. Es pati dzīvoju Līvānos, es neesmu no lauku reģioniem, bet man ir draugi draudzenes, kas ir. Un tas, kas man visvairāk patika par šīm telpām, bija ne tikai veidošanas procesā sapazīties ar jauniem cilvēkiem vai satikt savu maitrību skolotāju, kamēr es audu, bet tieši tas, ka mēs satuvinamies un kas jaunietim mūsdienās ir ļoti svarīgi, ir tā izvēles brīvība. Viņi izvēlas, vai viņi paliek mājās un lasa grāmatu, vai viņi iet uz bibliotēku, vai viņi pastaigājas kaut kur, vai viņi nāk ar draugiem te. Un man liekas, tā tāda burvīga vieta, aura, enerģija un aktuāli viss ir ļoti forši. Jā, es tur jau esmu bijusi. Mēs tur sēdējām ar draudzenēm, runājām pašas par savu darbu. Un tas mūsu mērķis ir šīs telpas ne tikai tagad svinīgi atklāt, bet arī piepildīt ar pasākumiem un aktivitātēm arī turpmāk. Mūsu virziens, kas ir arī mobilais darbs ar jauniešiem, notiks ne tikai dodoties uz pagasta skolām vai kādām citām telpām, bet tieši uz šīm bibliotekas telpām, kurās radīsim daudz jaunas iespējas jauniešiem un ļausim viņiem pašiem izpausties.